Šodien es gribēju parunāt par divām galvenajām problēmām, kas ir manām klientēm. Viena ir, man ir daudz problēmu, man ir daudz lietu, kas ir jādara, man ir ļoti maz laika, bet it kā visi finansiālie jautājumi tiek aizvērti viegli, ja? Tādas kā finansiālas problēmas gluži nav. Protams, jebkuram cilvēkam, lai vai cik viņš pelnītu, vienmēr būs kaut kādi griesti, kurus viņš nevar pārsist, un vienmēr vajag vairāk. Un jo vairāk tev ir finanses, jo vairāk tev aug pieprasījums un prioritātes mainās. Bet viena no tādām galvenajām problēmām, kad ir laika trūkums un ka tev šķiet, ka agrāk tava stunda bija vērtīgāka. Tā kā pilnīgi tāda sajūta, ka vairāk tu neesi gatava savu šo dzīves stundu par to pašu samaksu atdot, par kuru tu biji gatava viņu atdot vēl pirms gada vai pirms pusgada. Viss atkarīgs no tā, cik strauji tu esi pēdējā pusgada vai gada laikā augusi. Un tad otrā problēma tām meitenēm, kurām tieši ir finansiālās problēmas, bet viņām ir diezgan daudz brīvais laiks, kuru viņas pavada nedarot tās lietas, kuras vestu viņas uz mērķi. Un tad šeit palīdzēt varu es gan vienā, gan otrā jautājumā. Vairāk gan tām meitenēm, kurām ir daudz brīvais laiks, viņas var droši slēgties klāt manai slēgtajai apmācību platformai, kur, jā, tas prasa laiku, bet ir iespējams uzzināt pilnīgi visu, kas ir jāzina un kas ir jādara, ja tu vēlies, lai tavas finanses augtu un lai tu varētu piesaistīt vairāk klientu, vairāk pircēju, vairāk jaunu sadarbību, vairāk jaunas svaigas finanses un finansiāli augtu. Un tad tās meitenes, sievietes, kurām ir laika trūkums, kuras vienkārši ir kā vāveres ritenī, jā, it kā sūdzēties grēks, daudz ko varu atļauties, ceļojumos braucu, un, pieprasījums man ir, bet, gluži, jā, tāda kā piepildījuma kā tāda nav. Un ar vīru sākušies konflikti, vai arī ar vīru mēs vispār dzīvojam katrs savu dzīvi, vai vispār partnera kā tāda man nav. Un tad šī ir tā joma, kas ir jāsakārto tām sievietēm, kuras ir finansiāli stabilas, bet ģimenes kā tādas, patvēruma kā tāda, drošības sajūta no partnera kā tāda netiek vispār nodrošināta, netiek aizvērta. Un kamēr šis jautājums nav aizvērts, tikmēr šis te vāveres ritenis turpināsies. Te nav runa par to, ka tev ir pilnībā jāpadodās, jāatdodās viņam un jāļauj viņam sevi uzturēt. Te ir runa par to, ka ir tava sievišķā puse, kura stāv kaktā. Kura vienkārši stāv kaktā, kura nejūtās, redzi, tā tava iekšējā mazā meitene, viņa ir iestumta kaktā, un katra tāda princeses izpausme kā tāda, ja, kur viņa tiešām gribētu piesist kāju pie zemes un nevis kā vecis dūri, ja, veči sit dūras uz galda, ja, tā kā es teicu, tā būs, tā dara veči. Un tā sāk darīt tās sievietes, kuras ir finansiāli stabilas un neatkarīgas no vīriešiem. Meitene, ko dara? Meitene sit savu augsto papēdi pie zemes un saka, nē, vot es gribu, vot es kaut ko gribu. Un tā ir tā lieta, kuru tu sev neļauj. Tu neļauj sev, savam vīrietim, atskaņot, ko tu gribi. Vai arī tev pat nav šī vīrieša, kurš tev varētu aizvērt šo te. Tur jau nav pat runa vairāk, cik tas maksās. Tur nav runa par to, kad tu tur uzreiz viņam kaut kādā veidā liec sevi uzturēt. Mēs te nerunājam par galējībām. Mēs šeit runājam par elementāru sievišķo izpausmi,
kur tu jūties drošībā blakus savam vīrietim. Un jā, bieži vien kaut vai elementāri šāda te prakse, ja, tu pamēģini vienkārši, ja tev šobrīd ir partneris, un tu jūties tā kā, kad, kaut kā jums trūks tomēr tās tuvības, un kaut kā tu nejūties varbūt droši viņam blakus, un tu jūties, ka tu pati par sevi, un viņš pats par sevi, paprasi viņam, lai viņš nopērk tev kaut ko. Tur nav konkrētas cenas. Vienkārši paprasi, lai viņš tev nopērk kaut kādu dāvanu, kuru tu taisies pirkt pati sev. Paprasi, lai viņš tev viņu nopērk. Tā ir tāda ļoti svarīga prakse, kuru nesaņemsies kura katra. Un, ja tev šobrīd ir iekšā tāds pretestība, ka tu to negribi darīt, ieskaties acīs patiesībai, kāpēc tev ir bailes prasīt no sava partnera, no sava vīrieša, no cilvēka, ar kuru kopā tu guli, no iespējams savu bērnu tēva, ja, kuram tu esi radījusi bērnus, tev bailes viņam prasīt. Tur ir tiešām, tas ir vēl grūtāks darbs nekā ar tām meitenēm, kurām ir daudz brīvais laiks, bet maz finanses, ja. Un tā arī pārsvarā notiek. Ja sākumā meitenei jaunībā vēl ir daudz brīvais laiks, un viņai nav brīvu finanšu, un viņa tomēr tiek pie šīm te finansēm, un viņa jau ir kļūsi par šo te sievieti, kurā sit dūri pret galdu, un viņa ir pilnībā apklusinājusi to meiteni, kura gribēja, kura sapņoja, kura iekšēji dega un kurā bija šī sievišķība, viņai pilnībā ir aizlīmējusi muti, ielikusi viņu kaktā, un šobrīd visgrūtākais uzdevums uz pasaules šai sievietei, kurai ir brīvās finanses, bet nav brīvā laika, viņai visgrūtākais uzdevums ir sakārtot tieši attiecības ar otro pusīti, nevis nopelnīt, ja? Un tev vienkārši ir jāatbild sev godīgi, pie kā tu nonāksi, turpinot šādā te pašā garā. Tātad palīdzība no manas puses, izmēģini šo te praksi. Un pēc tam atgriezies pie manis, uzraksti man Instagramā, ka tu vēlies piekļuvi video. Un šajā te video, pēc šī te video noskatīšanās, tu sapratīsi, kur slēpjās tavas patiesās bailes. Tas ir tiešām ļoti interesants darbs. Tava dzīve mainīsies posmos pirms un pēc šī te video noskatīšanās, ja vien tu esi gatava. Es tevi aicinu šajā te piedzīvojumā kopā, raksti man Instagramā, un es tev iedošu linku uz šo te video, lai tu saprastu, kas tad ir tā joma, ar kuru tev vajadzētu strādāt, par cik tev pat nav laika īsti savai dzīvē, ja? Vai arī tu baidies pelnīt, un tev ir šīs te finansiālās problēmas gan vienā gadījumā, gan otrā gadījumā. Abas šīs te galējības ir izcināmas, un īstenībā pat daudz vienkāršāk nekā tu domā. Gaidīšu tavu ziņu, lai tev forša diena!